Golfs ir liela aizraušanās. Tu gribi, lai es atbildētu atkarība vai sekta? Jūs zināt, pamodos, domāju par golfu, eju gulēt, domāju par golfu, kā sit, kā vinēt, viss. Man liekas, golfs ir kaut kas vienkārši pensionāriem, snobiem. Es kaut kad vienreiz biju atbraukusi viņam pakaļ. Es neatceros, kurš te pie galda skaitīja čupu ar naudu, tur kaut ko dalīja. Es domāju, pilnīgs snobu sporta veids. Pamēģināju, un viss. Tenisu es vairs nespēlēju. Nav laika. Lai iesāktu golfu spēlēt, nav jābūt bagātam. Es sāku ar second hand nūjām, un man bija ļoti labi rezultāti. Un bija tā, kad uzstādījām sev latiņu, noiesi zem 100, tad mēs paskatīsimies kādas jaunas nūjas. Un tās arī nebija kaut kādi baigie brendi. Black Cat Links, bet tas man likās wow! Un man nav daudz seti bijuši. Iedomājies, pa šiem 30 gadiem man ir 3. nūju komplekts. Jā, 1 second hand, tad tas Black Links, Black Cat un tagad Pinks. Un Pinks jau man ir jau diezgan ilgi. Vēl bija tāds golfa laukums Meistars. Es biju šitik maziņa, un tā nūja bija šitik maziņa. Tā ir man laikam pirmā atmiņa tāda. Šogad apritēs 30 gadi, kā es paņēmu pirmo reizi golfa nūju rokās. Lai piedod Nītvalī golfa laukums, mēs viņu uzarām diezgan kārtīgi. Jo mums pat nebija priekšstatā, vai ir jāliek divot atpakaļ, vai nav jāliek, vai var ar driving range bumbām spēlēt, vai nevar spēlēt. Bija lielais autobus organizēts, mēs braucām uz Nītvalī golfa laukumu. Igaunijas pārstāvji novērtēja, vai mūsu dress codes atbilst golfistiem. Visiem nebija, ja nebija kādam krekliņš ar krādziņu, mūs sūtīja uz pro-shopu. Bija jāiegādājās. Visiem uz pirmā tīboksa pārbaudīja, vai ir dakšiņas, ar ko salabot grīnus. Vienmēr saka, tas bija ļoti nopietni, teiksim, tādā attieksmē, kā jāievēro golfa etiķete. Jaunībā man bija arī sports profesionāls, airēšanā. Un es pēc tā sporta vairāk nejūtu tā, kā es cīnījos par tā kā lielā sporta. Es nāku šeit un baudīju spēlēt. Pirms sieviešu RTM man nebija īsti, kur sestdienas dzērāja mačos. Viņi var uzspēlēt, bet nav tā sacensība, tā sportiskā atmosfēra, kas mums ir LRTM. Kāpēc viņi vēl vajag? Tāpēc, ka īstenībā es esmu jau no paša sākuma, un es arī redzu, kā meitenes aug. Kā es pati esmu augusi un attīstījusies, kā citas ir pienākušas, pievienojušās un gājušas uz priekšu. Redz, atšķirībā, teiksim, no maniem bērniem, kas golfu mācās zibenīgā ātrumā un var apgriezties ap savu asi, izpildot sitienu, es to nevaru, un līdz ar to man tas mācīšanās cikls noteikti ir ilgāks, un es pat domāju tāds tā kā neatlaidīgāks. Pirms 5 gadiem es mēģināju spēlēt RTM. Vairākas reizes mēģināju kaut kā tur tikt, pieteikties, sarunāt, ka es varu tomēr paspēlēt, kaut vai ārpus konkurences vienkārši spēlēt. Jo nebija īsti, kuru un ar ko spēlēt. Tā regulāri, tā sportiski, stroke neto un 18 bedres, nevis 9. Un vismaz reizi nedēļā, citreiz 2 reizes nedēļā. Un tad mēs ar Mareku, es uzrunāju Mareku. Mareks teica, ka Aija Veisa varētu arī piedalīties, tā kā būtu interesi. Mēs satikāmies ar Aiju un Mareku un spriedām, ka varētu pamēģināt. Cerams, ka 6 līdz 8 meitenes uzrastos, kas gribētu spēlēt. Tagad mēs esam 50, kas regulāri spēlē. Izrādās, ka tomēr sievietes spēlē golfu Latvijā. Tā kā baigi forši. Mums ir pār pa 30 posmiem sezonā. Izbraucienu posmi.
Nu, ir ko spēlēt tagad. LRTM ir vienīgā sieviešu komūna vai tūra, teiksim tā, sauksim viņu par tūru, dāmu tūra, kur mēs spēlējam strouknetu. Un tas ir, es atvainojos, tā ir ļoti liela atšķirība, jo visi pārējie turnīri Latvijā sieviešu grupā ir Stableford. Un te jau ar to jau sākās sports, ja? Nu kā, tev jāpabeidz tā bedra. Tev jāpabeidz kaut vai tas būs tavs 20. sitiens, bet tev jāpabeidz tā bedra, ja? Un tāpēc, nu, un viss, un tā, ja tu nevari pabeigt, nu, tad tu sāc skatīties, ja? Nu, kur te vajag trenēties, kur te vajag pielikt. Nu, tu pat jūti pirkstu? Jā, bet tu redzi nonies? Nu, bet nē. Iesēdies, mēģini lēnāk. Nu, man ir problēma, ka es šūpojos. Es nevaru noturēt līdzsvaru. Kaspars vispār nesaprot, kā es ar bumbu uzsist. Jo es sveros uz priekšu. Pagājuši gadu man likās, ka tas ir tāpēc, ka es biju stāvoklī, man bija liels vēders, man bija smaguma centrs citur. Šogad man smaguma centrs ir īstajā vietā. Bet es tāpat reizēm sasvaros tā, nu, manām uz pirkstgaliem. Zini kā, kad es kādreiz mācījos slēpot, tad treneris man teica, nekad nedomā vairāk par vienu lietu. Golfā tas īsti nav iespējams, bet es cenšos katreiz kaut kā. Citreiz, zini, treneriem tas teiciens nabiņu uz karogu. Es vispār mēģināju vispār ne par ko nedomāt kā citi. Pilnīgi, lai būtu tukša galva. Tad vieglāk. Kas sāk domāt, tad traucē. Backswings, un tad tu palaidi rokas, un bumbiņa aiziet nejustama, kad viņai spārni izplešās. Un to sajūtu gribās noķert atkal un atkal. Bieži ir tie kritieni, ka tu it kā dari vienu un to pašu visu laiku, bet nekas nenotiek, un tie ir sāpīgi. Un tad tu tiecies uz to, kad gribās noķert atkal to brīvo lidojumu. Un tu cīnies tikai ar sevi, nu teiksim tā. Tu cīnies, negribēs pateikt, kā cīnies, bet tur nenotiek viss pēc plāna. Vot, laikam tas, tur nenotiek viss pēc plāna. 100 treniņu vēzieni, tāda spēles kavēšana. Varbūt. Nu, es ar to strādāju. Es īstenībā šo sezonu sapratu, ka, nu, atkal sapratu kādā no pirmajām spēlēm, ka, nu, tā jau ir mana problēma, ka man tas nepatīk. Ir tās nūjas, kur tu paņem rokā un tu vienkārši jūti to connection ar to nūju. Un tā ir baigi labā sajūta. Tu jau jūti, ka jums nav viena frekvence. Tu jau bišķiņ baidies pirms sitiena. Bet arī tās nūjas mainās. Nu, man jau, protams, ka man patīk drivers. Bet ir dienas, kad man viņš mazāk patīk. Nu, citiem ir grūti noiet 18 bedres. Nu, tiem, kas nespēlē, tie, kas pirmo reizi pamēģina. Kas vēl grūts? Nu tā, tiem, kas spēlē, es domāju, nu tā ir tā cīņa ar sevi, ar savām smadzenēm, ar to, ka tu kaut ko domā, pēc tam tu pats sev sačakarē, pēc tam tu kaut ko citu domā. Man ir vēl jāstrādā ar šo te ne tikai rotāciju, bet ar šo ķermeņa to disproporciju, kad pleci griežās un kur negriežās. Tad man par to ir jādomā. Plecs. Man ir plecs sev jāpasaka vienmēr. Kas tur bija vakar? Vakar es 7. bedrītē sasit 8 sitienus. Tad man bija kauns. Protams, ka kauns. Nu, ik pa laikam viņš ir. Gribas izmest visas nujas un kaut ko izdarīt slikto. Sievietes lidina gan nūjas pa gaisu, gan somas pa gaisu. Jā, tās, kas ir tādas temperamentīgas. Varbūt šajā gadsimtā tas nav tik ļoti raksturīgs, bet pagājušajā gadsimtā, kad nāca augstas klases sportisti iekšā golfā, tas izpaudās diezgan iespaidīgi. Gan nūjas, gan somas, un tad tu kā spēles partneris nezini īsti, ko darīt, vai lasīt to inventāru kopā, vai kaut kā mierināt. Tas tāds ir ļoti interesants moments, jā.
Meitenes dzer proseko, meitenes dzer visu kaut ko. Vai arī laukumā? Labi, nē. Nekad. Noteikti. Mums pat ir, šogad mums bija dāvanā pagājušās sezonas posma čempionē bija šampaniešu pudeles korķi, lai laukumā tas proseko nelīst ārā. Es esmu domājis daudz par to, kā noturēt fizisko formu un kā ēst, un tas viss ir iekšā golfā, jo šis te maratona veidīgais uznāciens nekad mazāk par 4 stundām, tās ir 4, 6, 4, 5, 6, noturēt visus līmeņus, fizisko, emocionālo, garīgo, tas nav viegli. Un lielais fināls ir liels pasākums. Tur ir sezonā iekrāti tie mīnus punkti, ar kuriem tu startē. Teorētiski var būt tā, ka tu esi visiem priekšā pirms pirmās dienas. Tikpat labi ar to, ka tu esi visiem priekšā, pēc pirmās dienas tu vari būt visiem aizmugurē. Tāpēc, ka tur galvā sāk darīties vēl citas lietas, visādi brīnumi, kā nu kuram. Varbūt tā, ka tev viss ir labi, un tad vienā bedrē tu saproti, ka tu nezini, ko ar to noju vispār iesākt, tu nezini, kā viņu rokās turēt. Man gribētos domāt, ka golfs ir uz visu mūžu. Vismaz līdz tam brīdim, kamēr tu pats vari kustēties. Jo mēs esam daudz braukājuši pa pasauli apkārt, un tā ir fantastiskā sajūta, man šķiet. Mēs bieži aizbraucam līdz laukumam, piebrauc busiņš, izkāp kungi ar kundzītēm, viens otru stutēdami. Liekas, jēziņa, būs ilga spēle, tur nekas nebūs. Bet viņi nostājās uz tīboksa, un mēs paskatāmies, tas sitiens ir tik viegls, bumbiņa aizlido, un mums ar saviem sakostajiem zobiem ir jāsamierinās, ka mēs varbūt esam nedaudz tuvāk nekā viņi. Tāpēc man gribētos tieši tāpatās vecumdienās, kā es esmu redzējis, kā pasaulē notiek tieši tāpatās. Nē, es noteikti gribu, lai man sadedzina, kad tas laiks pienāks. Es teiktu, ka tas būtu okeāns Portugāles piekrastē pie golfa laukuma. Tā būtu tā vieta.